Sveiki! Mēs esam jaunieši no Liepājas jauniešu mājas, kuri pieņēma izaicinājumu doties pretī nezināmajam. Apbruņojušies ar kamerām, labu garstāvokli, pacietību un daudz ēdienu, mēs Liepājas jaunieši esam gatavi doties ceļā, lai parādītu, ka arī radioteleskopam, pilsētu gruvešiem un Irbens skarbajai dabai ir sava burvība, un tā ir daļa no mūsu Latvijas stāsta. Pirmā pietura – Irbens radioteleskops. Jau uzreiz kļūst skaidrs, ka radioteleskops attaisnos visas mūsu cerības. Jāteic, ka tas ir viens iespaidīgs un varens milzens, kuru noteikti ir vērts apskatīt uz vietas ikvienam. Mums paveicās, ka satikām radioteleskopu darbinieku, kurš strādā šeit jau 6. gadu, atļāva mums iet radioteleskopu teritorijā, kur to varēja apskatīt tuvāk. Tikām arī pie ekskluzīvas intervijas, kuras laikā noskaidrojām dažus interesantus faktus. Mums pastāstīja, ka teleskopa galvenās sastāvdaļas ir antena un uztvērējs. To izmanto, lai uztvertu un reģistrētu kosmisko objektu izstarotos radioviļņus. Cilvēku vidū valda maldīgs uzskats par šī teleskopa funkciju. Tas bieži vien tiek dēvēts par Irbens lokatoru, kur it kā izmanto, lai raidītu kādu signālu. Kā jau mēs noskaidrojām, tas ir mīts. Šis radioteleskops tiek izmantots starptautiskos pētījumos, kuros tiek vienlaicīgi pavērsti vairāk teleskopi, lai kopīgi uztvertu un reģistrētu, piemēram, Saules, asteroīdu, kosmisko atkritumu un citu objektu izstarotos radioviļņus. Teleskopa šķīvi diametrs ir 32 metri, un to var pagriezt ar ātrumu 2 grādi sekundē. Tā svars kopumā ir 60 tonnas. Uzzinājām arī to, ka šis Ziemeļa Eiropā lielākais teleskops pagājušo gadu piedzīvojas rekonstrukciju, iegūstot jaunu un modernu kosmisko objektu uztvērēju veidolu. Darbinieks mūs ieveda pazemes tunelī, kas savienoja šo lielo radioteleskopu ar kādu mazāku. Tur mūs sagaidīja mazliet biedējoši skati un sajūtas, bet kā jau visam, arī mūsu pazemes ceļam reiz pienāca gals, un beidzot mēs ieraudzījām gaismu tuneļa galā. Iznākot virs zemes, mūsu skatam pavērās pēc izmēriem mazāks radioteleskops. Blakus tam atradās kāda vairs nefunkcionējoša teleskopa šķīvis. Neatturējāmies arī no izdevības uzkāpt uz tā. Skats no šķīvi augšas bija neaprakstāms. Mūsu Eiropas brīvprātīgiem Manuelam arī bija kas sakāms par šo visu. Probably all the parables are walk for giants. Otrā pietura – pamestā militārā pilsētiņa. Mēs devāmies ieklot šo vietu, lai uzzinātu, kas īsti šeit bija noticis un kādēļ pilsētiņa izskatās tieši tāda, kā tā ir šobrīd. Nonākot galamērķī, ieraudzījām gruvešus un mazliet noslēpumainas tukšas ēkas. Nevēlti starptautiskā radioastronomijas centra vadošais pētnieks Juris Žagars smejas. Te varētu uzņemt šausmu filmu. Nevienu eiro nevajadzētu izdot par dekorācijām. Un patiešām, sajūtas bija nedaudz baisas. Vien mūsu iztēle spēja atdzīvināt šo vietu tādu, kā tā varēja izskatīties laikā, kad tā kalpoja kā slepenā militārā pilsēta. Jādomā, cik gan daudz dzīves stāstu un notikumu šeit ir izdzīvoti, taču zuduši uz visiem laikiem. Šeit sastapām netālu dzīvojoši 2 skungus, kur atsacījās runāt kameras priekšā, taču labprāt aizkadrā mums pastāstīja vairāk par šo vietu. Viņi izskaidroja, kāds izskatījies pilsētas plāns, to, kur atradās viesnīca, veikals, skola, kazarms un štābs. Uzzinājām arī to, ka šīm ēkām jau bija jābūt nojauktām, taču pēdējos 2 gadus būtu abi palikuši pusvietā. Pēc sarunas nodevāmies vietas apskatei, klejojām pēkām, pagrabiem. Arī interesanti redzēt, kā daba laika gaitā pārņem pamesto pilsētiņu. Ziedi, putnu dziesmām vijoties, pustukšu ēka drupām, rada ko patiesi skaistu. Nekad nebūtu domājuši, ka skaistums var izpausties arī tā. Šeit arī parādās īstais Irbens raksturs, tieši tāds, kāds tas ir. Varētu jau teikt, kādēļ ir vērts apskatīt šādas vietas, taču tā ir daļa no Latvijas. Tas ir kas stāsts par dzīvi pagātnē, par cerību nākotnē, kas ir jāizdzīvo un jāparāda citiem.